1. maijs, un tie sapulcējās ar vecajiem, nolēma bagātīgi dot kareivjiem naudu un tos pamācīja. Sakiet, ka viņa mācekļi naktī atnāca un mums guļot viņu nozaga, un sargi ņēma naudu. Mateja 28, 12, 13, 15. Kareivjiem saujā droši vien tika iespiesta pienācīga naudas summa. Viegli nopelnīts, viņi pasmējās. Tikai mazs juceklītis, pēdiņās juceklītis šajā lietā, kura mums tā kā tā neinteresē. Viņi nezināja, ka bija iepirkušies ellē. Mācekļi visur pasludināja, Jēzus ir augšām cēlies. Iestādes viņiem to aizliedza. Tomēr šī vēsts vairs nebija aizturama. Jeruzālemē sākās vajāšanas. Tad daudzi, kuri bija spiesti bēgt, iznēsāja šo ziņu pa visu zemi. Un tad augšām celtais atmodināja Pāvilu. Viņš nonesa evaņģēliju līdz Romai. Jēzus ir augšām cēlies. Jēzus kļuva par ikdienišķu sarunu priekšmetu. Cik bieži tika aizturēti arī šie kareivji? Jūs taču arī bijāt pie tā kapa. Kā tad tur īstenībā bija? Tad tie laikam gan pasmējās. Ak, tas Jēzus, tas, protams, ir miris, bet to sakot, viņu lūpas raustījās. Viņi zināja labāk. Tā ir dzīve ellē. Ja ir jādzīvo un jārīkojas pret savu atziņu un sirdsapziņu. Pazīstu kādu vīru, kurš teica: es ticu visam, kas stāv rakstīts Bībelē, bet mans sabiedriskais stāvoklis neatļauj man to apliecināt atklāti. Tā dzīvot? Nē. Ja zinām, ka Jēzus dzīvo, tad piederēsim viņam pilnīgi un arī bezbailīgi apliecināsim, ko esam atraduši kungā Jēzū. Cik gaiši no šiem karavīriem atšķiras Jēzus mācekļi. Par spīti vajāšanām viņi apliecināja patiesību. Kungs, palīdzi mums apliecināt patiesību, kas mūs dara priecīgus un brīvus. Amen.